Jā, sveiks, mīļās klausītājs, vai arī jāsaka šoreiz skatītājs. Prieks jūs atkal redzēt raidierakstā Sirds draudzenes, un mums ir brīnišķīga viesņu saruna Eva Mence. Sveika, Eva! Čau, Sirds draudzenes! Jā, tu mums esi jau otrkārtēja viesņa, kas ir liels pagodinājums, jā, ka mēs atkal varēsim satīties un runāt par kaut ko brīnišķīgu. Un šoreiz tā būs atpūta, ko Bībele saka par atpūtu, ko Dievs saka par atpūtu, kā mums šajā laikmetā sabalansēt dzīvi ar Dievu, ar to, ko Viņš ir paredzējis mūsu ikdienai un kā vispār izskatās, Dieva līdzsvarota dzīve. Tad ar Evu varēsim par šo arī runāt. Tā kā varbūt tās sākumā, ja kāda vēl nav dzirdējusi iepriekšējo sarunu ar Evu, varbūt tās Eva pastāstīja, kas tu esi un ko tu dari un tavs bio nedaudz. Jā, tas vienmēr ir bijis visgrūtākais jautājums, kas es esmu. Tad, kad jāiepazīstina. Jā, esmu Eva Mence, esmu Dieva mīļotā meitiņa. Pilnīgi noteikti. Ar katru dienu arvien vairāk un vairāk es tam noticu. Bet vēl strādāju pie tā, lai tiešām ar sirdi, ar visu būtību tam ticētu. Es ticu, ka tas ir visa pamatā. Un es esmu sieva, esmu mamma, jau 7-gadīgai meitiņai. Jā, mana sirds deg par cilvēkiem, kuri vēl nepazīst Jēzu. Un tāpēc mans tāds galvenais aicinājums, ko esmu atklājusi jau vairākus gadus, daudzus gadus, tās ir Bībeles pamatnodarbības tieši neticīgiem, jeb tiem, kuri vēlas uzzināt, kas ir Jēzus, kas ir Dievs un kāda ir vispār dzīvē jēga. To es daru jau vairāk kā 10 gadus, un ne tikai es, bet arī citi brāļu māsas, mēs kopā to daram, un to ir Dievs kā tādu pērli uzticējis, un to mēs kopjam un veidojam Dievam par godu. Tad vēl tas tāds pēdējā gada jaunums ir, esmu izmācījusies par fitness treneri, un vadu grupu nodarbības sievietēm. Tās ir kristīgas nodarbības, mēs iesākam ar Dievu vārdu, nobeidzam ar lūgšanu, stiprinam sevi gan miesā, gan dvēselē, gan garā. Un, vispār patīk patīk studēt un mācīties tieši par tādu, par miesu, dvēseli un garu kopumā, izkopt visas šīs daļas, kuras Dievs mums ir uzdāvinājis, iedevis, piešķīris, iedevis arī pārvaldībā. Tāpēc tas ir tāds, kas man patīk, ka manā dzīvē ir visas šīs daļas sakoptas. Un paldies Dievam, ja varu to arī palīdzēt kopt arī citām māsām. Tālūk, tā par mani nedaudz. Jā, tiešām prieks dzirdēt par to sabalansēto, to pilnvērtīgo dzīvi un mācīties, kā to izdzīvot. Tad, man liekas, būs rītīgi svētīgi saruna ar tevi, vispār par atpūtu, par mūsu identitāti un kā dzīvot līdzsvarā ar Dieva patiesību, tāpat laikā šajā pasaulē, kurai ir dažādi spiedieni. Un, man vienmēr atpūta ir bijusi kaut kas tāds ar vainas apziņu nākošs, varētu tā teikt. Wow. Man liekas, visa mūsu kultūra balstās uz ārējiem sasniegumiem un saprast to, ka varbūt tās Dievs domā savādāk par mani, par manu vērtību. Ka tas ir kaut kas pilnīgi izaicinoši manam prātam un ļoti, ļoti mainījās tieši, kad es kļuvu par kristieti pirms 6 gadiem. Tad varbūt tās sāksim ar to vispār, kāpēc atpūta ir svarīga. Jā, tu esi mani noķērusi patiesībā tajā sezonā, kad es esmu tādā atpūtā, jeb es teiktu laikam tādā atdusas sezonā. Un tad, kad tu man uzrakstīji, tad no sākuma es domāju, nē, tagad man neko, nekādus jaunus projektus, bet man uzrunāja tieši tā tēma. Un es domāju, varbūt ir tieši laiks padalīties, varbūt arī kāpēc es esmu tā pieramusi tajos pašos sociālajos tīklos, varbūt tas stiprinās vēl kādu, un kāpēc ir svarīgi atpūt, tāpat kā šis jautājums ir.
pacelts. Un, jā, tad tu mani noķēri tādā epicentrā, kad es esmu tajā atpūtā un patiesībā vēl mācos, tāpēc, ka tā vainas sajūta nav man sveša. Viņa nav sveša, jo, zini, varu godīgi un atklāti pateikt, ka pēdējos gadus, jā, es ļoti daudz darbojos, skrēju un darbojos, un augļu bija daudz, tiešām, paldies Dievam, augļu bija daudz, un viņi bija ļoti ārpusē redzami, uz ārpusi, viņi bija ļoti redzami un pamanāmi, bet kaut kur dziļi iekšā man bija tā sajūta, kaut kas nav līdz galam ok tieši ar manu sirdi. Un tā kā kaut kas nav kārtībā ar varbūt to balansu, ja mēs to varam tā vispār runāt par tādu balansu, jeb līdzsvaru, ja. Kaut kas nav. Tad tagad, kad es esmu iegājis tādā miera sezonā, un varbūt nav tik ļoti redzami tie ārējie augļi, nu tādi, ja, ka tiešām uzreiz cilvēki atsauktos un redzētu, jā, reku reva tā, kas tur un to dara. Tad, bet iekšā ir tāda tad sajūta, ka viss ir pareizi, viss ir labi, ka tagad tā ir. Un es ticu, ka atpūta ir ļoti svarīga, un patiesībā mēs vēl runāsim par Bībeles pantiem, vai ne, bet es redzu to, ka Dievs mūs aicina tādā vispārējā atdusā, un kura ir ne tikai tādās sezonās, kad mēs esam atpūtā, bet ka viņa vispārīgi ir tāda atdusa, tāds sirds stāvoklis kā atdusa, ja. Un, jā, un tā atjaunošanās atpūta, viņa ir noteikti vajadzīga. Katram es atceros, ka kāds mans brīnišķīgs brālis, mācītājs, viņš teica, mēs kopā kalpojām, kādā, laikam, Bībeles pamatnodarbībās viņš bija pie mums kalpoja, un bija daudz cilvēku un daudz vajadzības. Mēs lūdzām par cilvēkiem, stiprinājām, un nākamajā dienā viņš man uzrakstīja ziņu: Eva, šodien atjaunojies, šodien atpūties, un tas ir labi atjaunoties, un vajag atpūsties un atjaunoties. Un toreiz man tas likās tā, kas tur tāds, maucam, jā, maucam, vienkāršiem vārdiem runājot, bet tagad es saprotu, ko viņš ar to bija domājis, jā, ka tā atjaunošanās pie tēva sirds ir ļoti, ļoti svarīga, un patiesībā, arī tagad nāk prātā ir tāds pants, 1. Timotejam 4 rakstīts, esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo to darīdams tu izglābsi sevi un to, kas tevī klausās. Aptuveni tā tur ir rakstīts. Jā, tā kā, un ka pirmais tas solis ir esi nomodā par sevi. Esi nomodā par sevi un par mācību. Turies pie tā, jo tad to darīdams tu izglābsi sevi un citus, tos, kas tevi klausās. Un tad es saprotu, ka mēs tukšgaitā bieži vien ļoti labi varam skriet, bet tas nenesīs lielu svētību, tāpēc, ka te ir rakstīts, tu izglābsi to, kas tevi klausās, ja tu tā kā sargāsi sevi, būs nomodā par savu sirdi un par savu mācību. Ja tu būsi par sevi nomodā, tad tu arī būsi nomodā par mācību, tu būsi nomodā par citiem cilvēkiem. Un paplašinātāju tulkojumā arī rakstīts, ka tā kā pievērst tādu dziļu, stipru, tuvu uzmanību tam, jā, tā kā, kur ir tava sirds, jā. Esi uzmanīgs par savu sirdi, jā. Un tas, man liekas, tā ļoti, ļoti svarīgas, jo, ja es nebūšu nomodā par sevi, par savu atpūtu, atjaunošanos, tad kāds cits būs. Un tas nebūs labā nozīmē, tevi nodarbinās nemitīgi kāds, nemitīgi, jo tāpēc es esmu atbildīga, jo mans vīrs vienmēr gribēs uzmanību, man meitiņa vienmēr gribēs uzmanību, un vienmēr būs cilvēki ar vajadzībām, vienmēr viņi būs, un vienmēr būs lietas, un vienmēr būs steidzamas lietas, bet vai viņas ir svarīgas lietas, un tas, manuprāt, ir jāizšķir, nevienmēr viss, kas ir steidzams, ir svarīgs. Jā, un tāpēc man ir jābūt nomodā par sevi, un tāda garīga atdusība, garīga atjaunošanās, tā patiesībā ir tāda cīņa, ja tu pati pieminēji par to, ka nāk vainas sajūta.
vai es tā drīkstu, ja? Un kurš tad mums piemet to vainas sajūtu, vai ne? Velns jau grib, mūsu dvēseles ienaidnieks, viņš nemitīgi grib mūs nodarbināt. Viņš grib mūs nodarbināt ar aizņemtību, bet ne ar auglību. Viņš negrib, lai mēs esam auglīgas, bet viņš grib, lai mēs esam nodarbinātas, bet nevienmēr tas, ka mēs esam nodarbinātas, nes mums lielas augļus. Jā. Un es ticu, ka, ka atdusa un atpūta, atjaunošanās, kā nu kuram tuvāk šajā brīdī, šis vārds, ka tā nav vājība. Tā nav vājība. Tas ir patiesībā, tas ir tāds labs ierocis. Tā ir atslēga uz produktivitāti. Tas ir labs ierocis, jo tad, kad mēs ieejam atdusā, mēs atjaunojam skaidrību. Mēs atjaunojam spēku, mēs atjaunojam autoritāti, kuru Dievs mums ir uzticējis. Tāpēc atpūta ir ļoti, ļoti svarīga. Bībele par to ļoti daudz runā par atpūtu. Un, ja es to agrāk tā neredzēju, tad, kad es nonācu pie tāda mirkļa pozīcijas, kad man sāka piemeklēt trauksme, uztraukums un jau pat fiziski tas jau skāra mani, tad es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Un man likās, ka es vienkārši neesmu uz pareizā ceļa, ka es neesmu pietiekami laba kristieta, kā man kā kristietē var piemeklēt kaut kas tam līdzīgs. Patiesībā tieši otrādies. Es varbūt centos būt pārāk laba kristiete un darīt visu pēc kārtas, jā, un Dievs vienkārši apstādināja. Un paldies viņam, jo viņam rūp pāri par visu, viņam rūp mūsu sirdis un galu galā mūsu pēdējā sekundā šeit uz zemes un pēdējā mirklī, kad mēs sastapsimies ar mūsu kungu, būsim tikai tu un Dievs, tikai es un Dievs, un mēs atbildēsim par savu sirdi pirmām kārtām, un viņam ir dārgas mūsu sirdis, ļoti dārgas, viņam ir mūsu sirds. Bībele par to ļoti daudz runā. Jā. Tieši tā. Es arī tas atgādina to vispār konceptu, cilvēka sirds konceptu, ka mēs vienmēr meklēsim kaut ko, ko pielūgt, un ka bieži vien tie kļūst par fiziskiem elkiem, kā tas bija vecajā derībā, un tad arī kristietim, ja viņš nepārbauda savu sirdi, arī kalpošana, izdegšana, sasniegumi, sevis ārēji pozicionēšana, vai ne, tas arī var kļūt par elku, jo mums liekas ārprāts, ka tu neatdus Dievā un nesaproti, ka viņš tevi pieņem arī bez taviem ārējiem sasniegumiem. Viņa glābšana ir dāvana. Tad tev vienmēr gribēsies meklēt un izdarīt kaut ko es varu izdarīt Dieva labā, ko es varu izdarīt savā labā. Un tad tā ir tiešām kaut kāda algdievības forma. Sasniegt savu vērtību, Dieva atzinību caur ārējām darbībām. Un tas ir pret Dieva sirdi, tas ir tik ļoti pret Dieva sirdi. Jā, piekrītu, tas ļoti kaut kā mums miesīgi cilvēkiem patīk, ka mums iedod 10 likumus un centīsimies tos visus piepildīt, bet tad, kad Dievs saka žēlastība un es visu esmu izdarījis un tu atdusējies mani, ir tik grūti patiesībā, lai gan tas skan skaisti un tiešām Jēzus ir izdarījis milzīgu darbu un es nerunāju par to, ka mēs neko vairs nedaram. Bet, manuprāt, ir tik skaista kalpošana, kas iziet no atdusas pozīcijas, kas iziet no tām personīgām attiecībām ar Dievu, kas iziet no pārpilnības. Es ticu, ka tādu kalpošanu Dievs ļoti mīl. Kas nāk no sirds, skaidrs sirds un neviltotas ticības, ka ir pilnīgi, ka tas nav cilvēku iedvests, bet tas ir Tēva iedvests. Jo, kā mēs arī pirms šīs sarunas runājām par to, ka dažreiz es arī varu atrast sevi to, kā ir nemieris mierā, un tas ir briesmīgi. Nemieris mierā, un man liekas, man šos vārdus pateica kāda sieviete, kad tev ir nemieris mierā, tu esi mierā, bet tev ir nemieris par mieru, un reizēm arī to mēs varam neviļus zemapziņā noķert, un tāpēc mēs labāk darīsim, skriesim un kaut ko, centīsimies, lai tikai nebūtu šis nemieris mierā.
kas patiesībā ir ļoti skaista dāvana, ko Dieva vārds mums saka. Bībele par to daudz runā, par mieru. Jā, parunāsim par Bībeli. Ko Bībele saka vispār par atpūtu? Kāda ir Dievs ir par atpūtu? Jā, Bībele. Man ir pierakstīts, ka Ebrejiem 4:9-10 ir rakstīts. Man pāris panti nāca sirdī tieši domājot, ko Bībele saka par atpūtu, un patiesībā es varētu ļoti daudz minēt, bet galvenokārt, un kas varbūt tieši šajā sezonā ir tāds visdzīvāks, jums jārunā par to, kas ir dzīvs mūsu sirdīs, es ticu. Tad Ebrejiem 4:9 ir rakstīts, tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai, jo kas iegājis viņa atdusā, tas arī pats dusējas no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Tā atduse, tas ir tāds sabats, šis vārds sabats, un tad, kad es paskatījos oriģinālā, ko vispār nozīmē šis vārds sabats, tas nozīmē Jēzus, un es kaut kur arī savā dzīvē pieķēru sevi pie tāda mirkļā, kad es darīju, ka mana kristietība bija par mani un cilvēkiem, bet mana kristietība nebija par mani un Dievu. Es atceros, ka pašās kristietības sākumā, kad mēs ar vīru, toreiz vēl nebijām precējušies, bieži bija situācijas, kur viņš prasa, par ko tu tagad domā? Un es bieži teicu, par Dievu. Par Dievu, atkal viņš prasa par Dievu. Un man tās domas bija tiešām par Dievu. Nemitīgi es domāju par to, kāds viņš ir, ko es izlasīju Bībelē, kādu atziņu esmu saņēmusi. Un tad gāja laiks, kad es iegāju tādā, kalpošanā, un tad es atceros, ka bija, tas pats jautājums nāca no vīra, un viņš prasa, par ko domā, un tas, par to un to situāciju, par tiem un tiem cilvēkiem, par to un to kalpošanu, par to, kas tur jāizdara un tā, un protams, nav nekas slikts, ka man rūp, bet es ļoti gribu noķert atpakaļ to stāvokli, ka es domāju par Dievu, ka es domāju par Jēzu, un es ticu, ka tagad ar tādu varbūt citādu veidu briedumu un citām acīm tas viss ir skaisti savienoties. Vienkārši, ka tu domā par Dievu, un tad tu vari palīdzēt citiem cilvēkiem. Un tas sabats nav vienkārši gulēšana, tas nav vienkārši es tagad sēžu dīvānā un neko nedaru. Tā ir patiesībā tāda aktīva atpūta, jo tā ir atpūta Jēzu, atpūta Dievā. Tas ir tāds, par ko es šobrīd domāju. Ka viņš saka, Jēzus arī teica, man liekas, ka Marka evaņģēlijā bija rakstīts, nāciet savrup maliņā, tā kā nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties. Un, man liekas, tur ir rakstīts, maķenīt, atpūtieties, jo viņiem nebija laika, cilvēki nāca pie viņiem un prasīja dziedināšanu, un bija tik daudz vajadzību, un vajadzību tiešām būs ļoti, ļoti daudz. Un pat pats Jēzus teica mācekļiem, nāciet vieni paši saurup maliņā un maķenīt atpūtieties, Tad viņš to saka mums. Tā bija visa viņa paša ikdiena, vai ne, ka viņš visu laiku gāja pie tēva, kalnā, nomaļā vietā, vai ne, kaut kur atveldzēties. Tas bija viņa sirds stāvoklis, vai ne, man vajag būt pie tēva, lai es varētu vispār eksistēt starp jums un kalpot un būt ar mācekļiem ikdienā un kalpot cilvēkiem un pūļiem. Un viņš visu laiku gāja un meklēja šo kluso vietu, šo sirds stāvokli. Un es ticu, ka noteikti tas arī izskatījās ļoti dažādos veidos. Tā atpūta viņa dzīvē bija dažāda. Protams, mēs tik daudz, varbūt tās vēl tik daudz ir jāuzraksta. Jānis teica, un ja mēs zinātu visu un pierakstītu visu par Jēzu, ko viņš darīja un teica, ka nepietiktu grāmatu pasaulē. Tas bija viņas sirds stāvoklis, un arī, kad Dievs tagad radīja pasauli, viņam bija svarīgi šo 7. dienu vēl atpūtai. Man patika tāda teorija, viens arī mācītājs teica, ka Dievs sāka pasauli un ieveda cilvēku pasaulē ar atpūtas dienu. Cik interesanti, vai ne, ka viņš radīja cilvēku un pirmā pilnā diena cilvēkam pasaulē bija atpūtas diena.
Wow! Tad tur kaut kādai atslēgai jābūt, vai ne? Kāpēc? Tas parāda to, ka atpūta bija Dieva ideja. Ka atpūta ir Dieva ideja. Jā. Es atceros vienu mirkli savā dzīvē, kad remontējām savu māju. Mēs ilgi meklējām dīvānu, un mēs gribējām ļoti labu, ērtu, mīkstu dīvānu, tādu, ka tu iegulies un ka tu negribi izkāpt ārā, vai tu nevari vienkārši, jo viņš tik ērts. Un mēs tādu atradām, mēs ilgi viņu meklējām. Un tad pienāca tāds mirklis dzīvē, kad es skraidīju, un es attapos, es skatos uz to dīvānu, es domāju, kad bija pēdējā reize, kad es viņā sēdēju? Es vienkārši neatceros. Mans grafiks ir pārbāsts pilns, un es vienkārši tikai skrienu, un es neatceros, kad es būtu baudījusi to skaisto dīvānu, to mīksto ērto. Un jā, Bībele daudz par to runā, par atpūtu. Jēzus taču teica, ka es neko nedaru bez tēva ziņas, neko nedaru. Man tas uzliek tādu lielu bību, ja viņš neko nedarīja bez tēva ziņas, viņš visu, ko darīja, bija no tēva, viņš gāja gaļos, viņš gāja visu nakti pavadīja, viņš bija atpūtā, viņš gulēja. Tad, kad bija vētra apkārt, viņš atpūtās, un tas ir skaisti. Jā, un atpūta, jā, kā es teicu, viņa tā nav vājība, tā var būt kā tava pielūgsme patiesībā, jā, ka tu patiesi vienkārši atpūties, tu saki Dievam ar to, es tik ļoti tev uzticos, ka pārstāju tiekties. Es tev uzticos, jā. Un es vienkārši ieju šajā atpūtā, šajā sabatā, jo sabats ir persona, sabats ir Jēzus, jā. Un patiesas miers nav atrodams tikai miegā, jā, kā mums liekas, galvenais tās 8 stundas noķert, bet Jēzu, jo Jēzus pats gulēja vētras laikā. Jā, tāpēc atpūta bija Dieva ideja noteikti. Un Bībelē arī rakstīts, jā, ka sabats ir dots priekš cilvēka, nevis cilvēks priekš sabata, priekš atpūtas. Jā, tāpēc, jā, tas ir skaisti, ko tu pieminēji, ka Dievs radīja cilvēku un tad parādīja, ka viss sākas ar atpūtu, ar to pārpilnības sirds. Jā, tas ir tik skaisti saprast, jā, viņa sirdi uz cilvēks, viņa sirdi uz vispār, kāpēc mēs daram to, ko mēs daram, kā mēs varam viņu pagodināt ar savām dzīvēm. Un jā, es arī pieminēju jau pašā sākumā par vainas apziņu. Neviens man nav pārmetis, vai ne, Viktorija, tu nedari to pietiekami daudz, vai arī Viktorija, tu dari to par daudz. Un tā kā, ka tie spiedieni man bieži vien parādīt sevi kā labu, efektīvu kristieti, nāk īstenībā no manas pašas, manā sirdī kaut kas ir nogājis greizi, un es esmu noticējis kaut kādiem meliem, ko ienaidnieks visu laiku pilina un sēj, ka man ir jāsasniedz kaut kāds konkrēts, kaut kāda latiņa, un īstenībā, tad, kad es sasniedzu to latiņu, izrādās latiņa ir vēl augstāka, un tad nekad nav gana, vai ne, tai cilvēciskajai vēlmei, tai vainas apziņai sasniegt kaut kādu izdomātu standartu, un baigi interesanti, es arī tagad mazās grupiņas vadu, tad mēs ejam cauri tā kā par sezonām, par vīna koku, vai ne, ka vīna kokam arī ir augšanas sezona, viņam 3 gadus griež nost auglīšus, lai viņš izdzer saknes un kārtīgi nostiprinās, un tad viņš var nest labus augļus, un tad viņam atkal ir 7. gadā ir atpūtas sezona, kad tiešām šis vīna koks atpūšās, un arī cilvēkam, Jēzus mūs salīdzināja, ne, ka viņš ir vīna dārza kopējs, un viņš ir vīna koks, un mēs esam augļi, un Dievs ir dārza kopējs, un tā, un tad un es pati esmu mācījusi, jā, meitenēm ne par atpūtas sezonu, cik vērtīgi ir tādu paņemt, un tad pati tik ļoti jūtos vainīga, un vienmēr tā kā nedaudz viņu nobražāju, tā kā projām, es nevaru atļauties šobrīd būt atpūtas sezonā. Man šobrīd ir jābūt augļu nešanas sezonā, vai tīrīšanas, vai augšanas sezonā. Atpūtas sezona, jā, viņa vienmēr būs kaut kur, bet šobrīd ne. Un iedomājies, cik ļoti, jā, ienaidniekam negribās mums ļaut būt atpūtā, lai mēs nesaprastu, kas mēs esam Dievā. Jā. Tad, mans jautājums varbūt arī tev būs par to, kā tikt vaļā no tās vainas apziņas un kā neīstēt, kā neskriet pāri noliktajiem. Jā, tas mums katram noteikti ir jāapzinās priekš sevis.
kaut kādi tādi punkti, manuprāt, svarīgi. Man telefonā ir pierakstīts bieži vien notos, vienkārši ir atzīmēts, jā, tā kā tad, kad es atkal kaut kur ieskrienu, iejūdzos kādās lietās, tad man ir tādi, jā, vai nu bībeles panti, vai kaut kas, ko es esmu sev kādas atziņas pierakstījis, kuras ieskatos vienkārši un atgādinu sev, tas nav mans mērķis, šito nevajag, jā, te vajag atskriet, apstāties. Un tas ir svarīgi, jā, ka mēs katrs priekš sevis saprotam. Jā, par to izdegšanu. Kad es redzu tās jau tādas sarkanos karogus, jā, kā saka, kad es ieraugu. Tas ir svarīgi katram priekš sevis to apzināties. Bet vēl nedaudz piemetināšu par to vīna koku. Pirms kāda laika arī man kāds brālis man teica, uzdeva jautājumu, kā tev liekas, kāds ir galvenais zara uzdevums? Kāds ir galvenais zara uzdevums? Jā, pie šīta vīna koka, jo mēs esam zari. Un es automātiski domāju un atbildu, kā nest augļus, tas ir galvenais uzdevums. Un viņš teica, jā, tā varētu šķist, un lielākā daļa tā arī atbildētu, bet patiesais galvenais zara uzdevums ir turēties pie paša koka. Turēties pie koka, tas ir svarīgākais. Un mēs esam tik ļoti mācīgi, mēs patiesībā paši sev to sakam nemitīgi, ka svarīgākais ir nest augļus, augļi. Bet mēs jau paši nenieka no sevis nespējam, ja Jēzus teica, Jāņa 15. nodaļā, viņš teica, jūs bez manis nenieka nespējat, palieciet manī. Un tāpēc tas galvenais uzdevums ir palikt Jēzu, un tad jūs nesīsiet augļus, ir rakstīts. Tad mans uzdevums ir palikt pie tēva, pie viņa sirds, tuvu viņam, un tad arī būs tie augļi. Es ticu, ka tam tā ir pilnīgi noteikti jābūt. Man liekas, ka 1. Pētera 5. nodaļā ir rakstīts, metiet visas savas rūpes uz Dievu, jo viņš gādā par jums. Un tālāk ir teikts, esiet modri, jo velns kā rūcošs lauva staigā apkārt un meklē, kam uzbrukt, ja? Un tad, kad es papētīju oriģināli, kas tur ir teikts, tas jau bija pirms vairākiem gadiem, un tas man nāk līdzi nemitīgi, bet to tā kā līdz sardei saprast, ja. Zini, reizēm man meitiņam ir bijis tā, ka viņa uz galda stāv vairāk āboli, un viņa iekožās vienā, tad iekožās otrā, trešajā, bet nevienu ābolu tā arī neizgaršo līdz galam. Tā kā neapēd visu, un zini, es esmu tāda, kas apēd ābolu, un vēl sardi apēd, un vēl kociņu apēd. Un vienmēr bērnībā tā bija, un man liekas, ka Dievs to ļoti, ļoti mēca, ka mēs katru pantu, ka tajā mūsdienas skrējienā mēs tā līdz sardei kārtīgi izgaršojam to, ko Dievs ir pateicis caur katru pantu, kaut vai vienu pantu, bet tu viņu tā, kārtīgi savā sirdī, tā sakošļā sagremoja, kā govs sagremo, vēl atgremo un kārtīgi viņu, lai dabūtu visas uzturvielas. Lūk, un es pētīju šo pantu par to, ko tad nozīmē, ka velns staigā apkārt kā rūcošs lauva meklē, kam uzbrukt. Tur ir teikts, ka tad iepriekšējā pantā ir teikts, metiet savas rūpes un raizes uz Dievu, jo viņš gādā par jums. Angliski ir tā kā because he cares for you. Viņš tā kā cares nozīmē, ka viņš rūpējas, un vēl viena nozīme ir, ka viņš nes, ka viņš kaut ko nes. Piemēram, ja man ir mugursoma, man būtu grūti, un mēs ar tevi ietu pa ceļu, un tu paņemtu šo mugursomu uz saviem pleciem. Ja? Tā kā tu paņemtu carry, tā kā tu paņemt uz sevi. Tāpat arī Dievs šī te apmaiņa ir paredzēta notikt, ka mēs nākam pie krusta, mēs atdodam šo smagumu un notiek šī apmaiņa, viņš iedod mums savu vieglumu. Lūk, un ja mēs to nedaram, tur ir teikts, tā kā oriģināli paplašināt, es arī pētīju un skatījos, ka ja mēs neuzturam šo te tuvo, ciešo kontaktu ar mūsu tēvu, tad velns ir tāds, kurš
kurš viņš kā rūcošs lautu. Es skatījusies noteikti Animal Planet, jā, un redzējusi, kā šie dzīvnieki, kā šī tīģeri un lauvas, kā viņi meklē, kā viņi pēta, kā viņi skatās tajā barā, skatās, kur ir kāds noklīdis, kur ir kāds vientuļš palicis, kur ir kāds klips, jauns, vājš palicis, vārgs. Tur viņš metīsies virsū. Un tas notiek ar mūsu sirdīm, ka ja mēs par viņām nerūpējamies, ikdienā, tad vienkārši tur ir vieglāk, tur tā arī oriģinālā ir teikts, ka tad viņš nāk ar tām depresīvajām domām, tad viņš nāk ar tām trauksmēm. Viņam vienkārši ir pieeja, tāpēc, ka jo mēs nerūpējamies par savām sirdīm, mēs neatpūšamies, mēs neatdodam tēvam, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ir divas lietas, ko es tā kā saprotu par izdegšanu, ka pirmā ir, ka izdegt mēs varam, tāpēc, ka mēs, kā lai to tā labāk izstāstā, tāpēc, ka mēs neesam no šīs te atdusas pozīcijas, nekalpojam bieži vien no atdusas pozīcijas. To es tikai tagad tā saprotu, jo es esmu cilvēks, kuram iedod projektu un es izdarīšu visu. Jā, tā kā, un es zinu, ka es izdarīšu ļoti labi tās lietas, bet vai tiešām man tas ir jādara? Un vai tiešām Dievs to ir paredzējis? Tad viena no lietām ir, kāpēc bieži notiek šī izdegšana, ir tāpēc, ka jo mēs to nedaram no atdusas pozīcijas, jā, no tādas atpūtas, no miera, no pārpilnības, ka mēs esam parūpējušies par savu sirdi, un otra ir tāpēc, ka mēs esam iekāpuši varbūt ne tajās kurpēs, kurās mums ir jāsteigā. To es esmu arī priekš sevis sapratusi, arī kalpojot, ka vislielākā izdegšanu, jā, es esmu saskārusies ar izdegšanu, un man Dievs pateica, tu iekāpi ne tajās kurpēs. Tev šis aicinājums nebija tavs. Šī lieta nebija tev jānes, un tu esi iekāpis ne tur, kur vajadzēja. Un jā, runājot par, un tagad es to, tā pateicu tās divas lietas, un tad es paskaidrošu vairāk. Mums tiem, kas kalpo un vispār, un ne tikai kalpošana, bet vispār dzīve, ja, mēs neesam priekš visiem, ja, tā kā es ticu, ka kalpošana, ka viņa ir paredzēta un izejot no tādas pārpilnības, no tēva sirds, ja, kur mana kristietība ir par mani un Dievu visu pirms, nevis par mani un cilvēkiem, un iekāpt nepareizās kurpēs, tas priekš manis ir bijis, ka es vienkārši ieju kalpošanās tikai tādās, kur vienkārši cilvēks ir teicis, ka vajag šo, mums taču vajag to, un vajag dibināt to, un vajag darīt šo, un reku to vajag draudzē, un to vajag draudzē, un tev liekas, tā kā jā, loģiski, kur ir vajadzība, ir cilvēki, ir tik daudz vajadzību, un reizēm mēs esam izdeguši, jo uzņemamies to, ko Jēzus mums patiesībā nedeva nest. To, ko nedeva mums nest, un daudzi no mums, un patiesībā arī daudzi kristieši un arī kalpotāji, mēs esam tādā multitaskingā. Man šodien bija īsmā saruna ar kādu mācītāju, viņš man stāstīja par savu sākumu, kad viņš sāka kalpot. Viņam bija kāds nobriedis kristietis, mācītājs, kurš viņam teica, bet skaties, esi uzmanīgs, tāpēc, ka es redzu tavu aicinājumu, un viņš ir brīnišķīgs, un tu dedz, un tu esi svaidīts savā aicinājumā. Bet redzēsi, būs pienāks mirklis, ka tev cilvēki prasīs darīt šo un to, un vajadzēs daudz, un tu izies ārā no sava aicinājuma, tu izies ārā no sava svaidījuma, tā kā tu izies, sāks darīt visādas citas lietas. Un viņš teica, nē, ja es vārdā ar mani tā nenotiks. Un tiešām es gadiem ejot, es redzu, ka viņš to ir paņēmis nopietni, rūpēties par savu aicinājumu, rūpēties par to, ko Tēvs ir patiesi uzticējis. Jo vajadzība vienmēr būs daudz, bet vajag prasīt Svētajam garam, vai tieši man tas ir jādara, vai man tas ir paredzēts, vai man tas ir jādara. Un bieži vien varbūt vienkārši lūgšana ir tas, kas ir vajadzīgs, nevis tieši tavā iesaistīšanās. Ja? Jā, par to multitaskingu, jā, daudzi mēs kā cilvēki varam iet tādā multitaskingā un būt daudzās lomās, kuras mums nav patiesībā paredzētas. Tas, ka tu spēj lietas izdarīt daudz un labi, tas nenozīmē, ka tieši tev tas ir jādara. Jo Dieva tādi nozīmētie uzdevumi, viņi nesīs
svaidījumu, viņi nesīs svētību, bet multitaskings, viņš nes tādu izsīkumu, viņš nes izsīkumu. Un tāpēc vajag jautāt Dievam, vai tu mani šajā ved iekšā, varbūt es to esmu uzņēmies dēļ bailēm, dēļ vainas sajūtas, dēļ kontroles. Varbūt es to vienkārši uzņēmos, tāpēc, ka izskatās, ka cilvēkiem to vajag, un cilvēki aizies projām, ja es to nedarīšu. Bet ir, un vēl par izdegšanu, es zinu, ka Dievam ir svarīgs tāds, garīgs ritms, man patīk to tā, kaut kā pēdējā laikā Dievs runā par tādu garīgu ritmu, ir garīgs tāds temps, es to redzu, es jūtu, kurā mirklī man sāk vienkārši tāds, kaut kāds tāds, kad tu satraucies, kad tu atkal atnāk kāda ziņa, atnāk tur tas, un vēl tas ir, un tas, un tu jūti, ka tas izslīd no tām sliedēm, no tā garīgā ritma, no tā garīgā tempa, kas ir tādu žēlastību apklāts. Patiesībā tas Dievs grib, lai mēs dzīvojam tādā garīgā tempā, garīgā ritmā. Arī Jēzum tas bija svarīgs, es to redzu Bībelē, ka mācekļi nemitīgi teica, ejam to un darīsim to un šo un to, un Jēzus mierā, viņš palika visu laiku nemitīgā mierā, tāpēc, ka tas ir ar žēlastību apklāts, tas īstais garīgais tāds temps un ritms, un ja mēs darbojamies ārpus šī ritma, tad trauksme paaugstinās, un tāpēc mums jāsargā šis ritms, miers, atpūta, atdusa, un tā ir daļa no paklausības. Un šis, man liekas, ir ļoti svarīgi. Atpūta ir daļa no paklausības. Mums liekas, paklausa, ej un dari, bet arī atpūta ir paklausība. Un es nerunāju par slinkošanu, kā Salamans saka, paguli, tur saliec kopā rociņas vēl ciešāk, un slinkošana. Arī dažreiz vajag tādu vienkārši mierā, vienkārši, kas vienkārši atpūšos, bet es ticu, ka patiesi atpūta atdusa, tā ir tāda paklausība. Un atdusa nav slinkums, atdusa tā ir svēta, tā ir svēta lieta, jo pats Dievs atdusējās, viņš atdusējās, un viņš mūs aicina iet tādā vispārējā atdusā, un kamēr mēs neieejam, tikmēr, es ticu, ka nevajag uzņemties neko lieku, un tas ir tas, kas šobrīd notiek ar mani, lai gan ir sajūta, ka es esmu tādā mierā, jau ir tā tiešām tāda labs tāds stāvoklis, bet es jūtu, ka man ir jāiemācās tā patiesi darboties no atdusas pozīcijas, un kamēr es to neiemācīšos no atdusas darboties, es negribu neko uzņemties, tāpēc, ka atdusa tiešām tā atpūta, viņa palīdzēs man sadzirdēt, palīdzēs ieraudzīt, palīdzēs saņemt no tēva, ko pretēji steiga nespēja. Viņa nespēja to, vienkārši tu nespēja tajā steigā sadzirdēt. Tāpēc nevis vienkārši atpūties, bet esi sabatā. Un arī atpūta mājās, arī, mums jau liekas, sabats nozīmē tad visu laiku tikai Dievu vārdu lasīt, un tikai 24 sēžu un lūdzos. Nē, tas nav. Sabats ir vienkārši, ka viņi atdusējās no saviem darbiem, stāv rakstīts. Atdusēties no saviem darbiem, atpūsties, būt ar savu ģimeni, iziet būt dabā, atrast kādu nodarbi, kas tiešām iepriecina tavu sirdi, vienkārši pastaiga. Mēs katrs zinām, kas ir tās lietas, kas mūs tiešām iepriecina un kas būtu svarīgas. Un mēs neesam priekš visiem. Es ticu, ka mēs neesam priekš visiem. Jēzus ir glābējs galu galā un ne ar tādu paaugstināšanos, bet mums ir jāatšķir, kuras ir tās lietas, kuras Tēvs tiešām mums ir paredzējis un kuras ir lietas, kuras ir par kurām mēs varam vienkārši lūgt, vai reizēm man ir bijis arī tāda situācija, man Dievs tajā ir mācījis, ka man uzraksta kāds brālis vai māsa un prasa manu padomu, manu iesaistīšanos un manu kalpošanu tajā jomā, un tā kā man ar prātu liekas, aiziet, es darīšu, un tajā pašā laikā tāds, nav līdz galam tāda skaidrība, ko tur vispār tam cilvēkam iedot kādu padomu, un es pielūdzu, un Dievs saka, novirzi šo cilvēku pie cita brāļa.
Un liekas, tā kā, wow, tā arī ir gudrība reizēm pateikt, zini, manuprāt, šajā jautājumā tev palīdzēs tas un tas cilvēks, jā. Un tur tiešām notiek tāda, wow, tāda dievišķa kalpošana. Jā, slavu Dievam. Jā, man liekas, mēs kā kristieši, mums nav visam jāsaka jā, tikai tāpēc, ka mēs esam kristieši, mums nav jāmēģina izglābt visa pasaule. Mums ir jābūt paklausīgiem uz to, ko Dievs mūs aicina darīt. Mums ir jāmāk pateikt arī ne kaut kādām lietām, jo tiešām Dievs ir vienkārši runājis uz mani, un es esmu atteikusi uz tādām, liekas, jaudīgām lietām, kas ir tā kā manā tajā talantu diapazonā un tajā lietu diapazonā, kuras man patīk it kā darīt un kuras es gribētu darīt. Un Dievs ir teicis, Viktorija, nē, tev ir jāsaka nē, jo viņam ir tiešām, kā tu teici, jau vairāk kārt svarīgs mūsu sirdis. Un viņš zina, kur mūsu sirds kaut kādās lietās varbūt aizies, tiešām projām no viņa, tālāk no viņa, kur nebūs tā paklausība, nekas pagodinās Dievu, jo tiešām, kā tu saki, paklausība tā nes godu Dievam, tagad mēs esam jūtīgi pret viņa gara vadību, kad mēs esam jūtīgi pret viņa aicinājumu, neskaidri pāri noliktam, vai ne, bet mācīties, ar lēnu, pacietību, ar pazemību, meklēt viņa gribu tavai dzīvei. Nevis skriet pēc citu cilvēku noteiktiem kaut kādiem parametriem. Un mācīties pateikt nē, aizraujošām lietām. Un meklēt Dieva gudrību izšķirt, kuram ir jāsaka jā, kur ir jāsaka nē. Tas ir tik svarīgi. Paldies tev liels par šo iedrošinājumu. Jā, un tad varbūt tās noslēgumā, varbūt tās vari padalīties, kā vajadzētu izskatīties pēc tavas pieredzes tādai pilnvērtīgai kristieša dzīvei, lai mēs varētu tiešām teikt, es dzīvoju no atdusas, no Dieva atpūtas. Jā. Lai Dievs, protams, dod gudrību katram personīgi. Un es ticu, ka arī, es varbūt pati pirms 2 gadiem šo klausoties, man tas liktos vēl, par ko tu runā, jā. Un es ticu, ka ir dažādas sezonas un dažādi mēs uztveram kādas lietas, bet, lai Dievs noteikti dod gudrību. Es par to lūgšu arī par katru klausītāju, kurš klausīsies šo raidījumu. Bet, reiz es ticu, ka mums ir tāda, kā lai to parāda. Mums ir video, es varu parādīt, varbūt kaut kā, ir tā kā līkne, jeb tā kā lineāri iet lietas, piemēram, augšā ir plusiņš, +10, +9 un tā tālāk, un tā līdz +1, un tad ir nulīte, un tad ir -1, -2, un reizēm mēs sevi tā kā cenšamies noturēt vismaz uz tās nulītes, lai kaut kā mēs balansētu, lai kaut kā mēs vispār funkcionētu šajā dzīvē. Un tad mēs, piemēram, aizbraucam ceļojumā, piemēram, mums ir jau mīnusā, jau -7. Tā, ka vispār nav resursus, nevienu negribu satikt, man ir rīktīgi slikti, visi liekt mani mierā, bet tūlīt gaidu savu ceļojumu, es aizbraucu savā ceļojumā, un tad bieži vien tā līkne, mans tas resurs, viņš aiziet līdz nulītei. Viņš ir līdz nulītei. Un tad tu atbrauc atpakaļ, un kaut kāds pāris dienas tā kā ir ļoti labi, un tad jau atkal kaut kur, mēs atkal iejūdzamies kaut kādās lietās, un tā. Un tad tas, ko es tā priekš sevis esmu sapratusi, ka es nedrīkstu sevi novest līdz tam mīnusam, protams, kādreiz ir kādi projekti, es taisu, tur gatavoju, kaut ko daru, tad ir pilnīgi skaidrs, bet tā ikdiena, manuprāt, tā māksla ir tieši tajā ikdienā noturēt sevi līdzsvarā, un ar pluszīmīti ir atrast tos mirkļus, kad es varu pabūt viena, atrast tās nodarbes, kas mani uzlādē, atrast to laiku ar tēvu, tad uzturēt ikdienā šo te pluszīmīti, nevis tikai gaidīt, ka es pēc 2 mēnešiem aizbraukšu uz to ceļojumu, un tad tagad es tā līdz baltkvēlēm sevi novedu, bet nē, es savā ikdienā cenšos ieviest kaut kādas lietas, un kā, protams, katram ir kādas iespējas,
iespējas, bet mums ir jāatrod lietas, kas mūs piepilda, un ir arī jāatrod lietas, kas mūs iztukšo. Mums ir jāapzinās viņas, es ticu, mums ir jāapzinās, es zinu, man reizēm ir, es zinu, ka man, piemēram, šodien man ir intervija ar tevi, man vakarā ir kāds pasākums, un es zinu, ka šī diena ir piepildīta, man jau no rīta bija dažādas lietas, es apzināti jau ieplānoju, es zinu, ka rītdienas pirmā daļa būtu gudri pavadīt viņu mierā, tā, ka es neieplānoju sev no rīta, tas ir mans grafiks, ja, bet mēs katrs varam pavērot un paskatīties un savā kalendārā paskatīties un būt gudri un pavērot, jā, man ļoti ir vajadzīgs laiks vienatnē, man ļoti viņš ir svarīgs, man ir svarīgs laiks būt mājās vienai pašai, kad arī pat vīrs nav un bērns ir bērndārzā vai kaut kur citur, kas var vienkārši pabūt pāris stundiņas viena pati. Tāpēc, jā, ir, kā tu arī teici, ir ok pateikt arī kādām lietām nē, un kādiem cilvēkiem nē, jo, kā man reiz kāda draudzene teica, nebaidies pazaudēt kādas attiecības, baidies pazaudēt savas attiecības ar Svēto garu, un tas ir tik svarīgi, jā, jā, visur gribās būt un visu paspēt, bet vai tiešām mums tas ir vajadzīgs, vai tiešām tas ir tas, kas tagad šajā mirklī ir dos man spēku, vai tas atņems man spēku, jā, un Bībelē ir rakstīts, Lūkas evaņģēlijā, un es zinu, ka mēs visi zinām šo rakstu vietu, un es gribu, lai mēs vēlreiz nobeigumā uz to paskatāmies, ko Jēzus ar to grib pateikt. Lūkas 10, 39 līdz 42 ir rakstīts, Martai bija māsa vārdā Marija, tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdos, bet Marta aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, viņa pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa man ir atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man nāk palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja un sacīja, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta, tā bija tā labā daļa, ja tā netaps atņemta, man liekas tik svarīgi. Marta darbojās, Marija veldzējās. Abas mīlēja Jēzu, pilnīgi noteikti, un abas ir ļoti, ļoti svarīgas Jēzum. Bet tikai vienas atvēra šo te atklāsmi. Jēzus teica, Marija ir izvēlējusies labāko. Viņa ir izvēlējusies labāko. Jā, ja mēs neiemācīsimies sēdēt pie Jēzus kājām, tad mēs aizņemtību uztversim kā tādu mērķi. Jā, ka vajag skriet, ka vajag darboties, vajag darīt lietas, bet jā, mēs varam sev reāli apsēsties un padomāt, vai tas, ko es šobrīd daru, vai tas ir tas, kam būs mūžīga vērtība, vai tas ir tas, kas nesīs svētību ilgtermiņā, jā, un tāpēc mēs varam vienkārši lūgt un arī pasludināt par sevi, jā, tā kā es varu lūgt tēvam, Dievs vienkārši noņem no manis to smagumu un to nastu, kuru tu man nekad neesi devis, parādi, kuras tās ir lietas, jā. Es negribu jaukt izdegšanu ar kaut kādu mērķi, jo mēs reizēm varam sajaukt šīs lietas, un mums liekas, ka mums jāskrien, un skrienot, tas ir tas mūsu mērķis, ka mums tieši jāskriet, ja? Bet mēs varam godāt, cienīt šo garīgo ritmu, ja? un sargāt šo te mieru, ko Dievs mums ir iedevis. Un nebaidīties nospraust arī kādas robežas, kādas lietas, kādām lietām pateikt nē, jo atpūta, tā ir cīņa, iet atpūtā, jā, un mums nevajag par to justies vainīgiem, un mums nevajag arī atvainoties par to nevienam, ka mēs atpūšamies un esam atdusā, jā. Tās tādas lietas, ko man liekas svarīgi būtu sev piefiksēt. Jā, amen. Tieši tā. Paldies tev tiešām, lai, jā, mūsu sirdis ir dzirdīgas pret Dievu. Jā, nebaidīties būt paklausīgām, pat ja tas
cilvēciski liekas neloģiski, tad meklēt, lai mūsu sirds ir taisna Dieva priekšā un dzirdīga. Jā, es nedaudz vēl vienu lietu gribēju pateikt. Man kāds pazīstams mācītājs teica, ka viņš ļoti daudz kalpo cilvēkiem un ar tādu skaistu sirdi. Un viņš teica, ka bija laiks, piemēram, Covid laikā, ļoti daudz cilvēki nāca pie viņa un pie viņa kalpotājiem pamatā ar lūkšanām pēc dziedināšanas. Tad šodien mūsdienās cilvēki vairāk nāk nevis pēc dziedināšanas vajadzības, bet pēc lūkšanām par mieru, par mieru, par lūkšanām, piemēram, atbrīvoties no trauksmes un tā. Un tas ļoti, viņš teica, es tik ļoti krasi ieraudzīju, ja pirms kādiem 5 gadiem tā bija dziedināšana, kas bija topā cilvēkiem, tad tagad cilvēkiem ir tieši tas miers ļoti, ļoti vissvarīgākā lūkšana vajadzība, atbrīvoties no trauksmes, no panikas, tāpēc, ka mūsdiena ļoti spiež skatīties, un tas ļoti lielā mērā saistīts ar sociālo vidi, ar mēdījiem, ka tā informācijas plūsma ir tik liela, bet mūsu centrālā nervu sistēma, viņa nav paredzēta tik lielu informāciju vispār uztvert. Viņa nav paredzēta tik daudz gremot, un tāpēc nav brīnums, ka mēs vakaros, kad viss tā kā apstājas un mēs taisamies iet gulēt, tad mūsu centrāla nervu sistēma, viņa ir nemitīgā vēl joprojām tādā skrējienā, jo viņa vēl nespēja apgremot visu informāciju, kas pa dienu ir nākus. Tāpēc arī, ko es vēl gribu teikt, tā kā sargiet informācijas plūsmu, kas nāk uz jums. Es to arī pati sev saku, tāpēc, piemēram, tajā pašā Facebookā es cenšos būt ļoti maz, es ieju reizi nedēļā, tīri apskatīties, vai nav kaut kas svarīgs man atnācis, pēc, ka tur ir ļoti daudz plūsmas, ļoti daudz informācijas, cilvēki ir ļoti gudri un viņi liek visu kaut ko svarīgu un netik svarīgu, un katra lieta mūs kaut kā ietekmē, katra doma, katrs citāts, ko kāds uzrakstas ietekmē, un protams, tur ir ļoti, ļoti daudz, kas labs, bet reizēm tur ir daudz, kas arī tāds, kas tev tagad nav vajadzīgs, kas tieši tev nav vajadzīgs. Man ir cilvēki, kas man sūta daudz video un saka, noskaties šo, paskaties, kā tur tas brālis ir kritis, ja? Paskaties, kas tur šo, noskaties video un tad sazinamies. Un es lūdzu Dievam, es prasu, vai man tas ir jāskatās, un es prasu viņam, un ļoti daudzās situācijās man nav jāskatās. Un ir daudz situācijas, kur, piemēram, man atsūta ziņu, un es zinu, ka šajā mirklī es nevaru, un es jūtu, ka man nav šobrīd jāskatās, bet paiet kāds 3 nedēļas, un Dievs saka, paskaties to, tur Sabīnas atsūtīto ziņu, piemēram, un es paskatos, un tieši tagad viņam man ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc, svētais gars mums ir dots kā palīgs, viņš ir mums dots kā mierinātājs, Bībelē teikts kā advokāts, kā aizstāvis, kā līdzās esošais. Tāpēc viņš nav tikai ķeksīts tam, ka mēs esam apzīmogoti un nonāksim debesīs. Viņš mums ir, tas ir par labu, ja Jēzus teica, ka es aizēju, tad nenāks aizstāvis svētais gars, kurš būs ar jums nemitīgi līdz pasaules malai. Tad būsim sadraudzībā ar viņu, ciešā kontaktā, cieši prasīsim viņam, Tēvs, ko tu gribi, apstādini mani, ja man vajag apstāties, kur es esmu iekāpusi ne tajās kurpēs, ne tajā kalpošanā, ne to uzņēmusies, vai pa daudz, vai reizēm varbūt neko nedaru, un Dievs rādi, un viņš rādīs noteikti, jo viņš ir labs Tēvs. Amen. Amen. Slavu Dievu. Paldies. Slavu Dievam, paldies tev. Paldies Evai par viesošanos un tiekamies nākamajā reizē. Atā! Atā!